Čau! Es esmu treneris Kārlis Madisāns. Laipni lūgts MyFitness podkāstā bez svariem. Šodienas viesis ir ģimenes ārsts Justīna Rudzīte, un viņas pašas vārdiem man aplika cilvēkiem izrakstīt tās zāles. Šis viņa motivēja ne tikai izmācīties par dietoloģiju, lai labāk palīdzētu cilvēkiem, bet viņa ir arī fitnesa treneri tepat mūsu MyFitness kolektīvā. Šodienas epizodē tu uzzināsi, kā ārsts rekomendēja piekopt veselīgu dzīvesveidu, lai tas viss būtu ilgtspējīgi, nevis novestu pie kādas diagnozes vai eventuāli pie zāļu izrakstīšanas. Čau, Justīna! Čau, Kārli! Justīna, mūsu iepriekšējais viesis bija Mārtiņš Melkalns. Viņš ļoti drosmīgi uzsāka savu izaicinājumu un pat arī demonstratīvi. Viņam bija bildes ar milzīgu vēderu, kā viņš īsā laika periodā pieņēmās plus 20 kg svarā un arī pietiekami īsā laikā. Šobrīd viņš iespējams jau pat to ir samazinājis. Tava specialitāte, tava profesionālā kompetence kā ārstam, dietologa zinības. Kāds tev ir viedoklis par to, ka cilvēks izvēlas strauji pieņemties svarā vai krasi samazināt savu svaru? Katrā ziņā droši vien mēs apskaužam visus tos, kuri grib pieņemties svarā. Pārstrāja ir pilnīgi pretēji. Lai gan viņa gadījumā es pieļauju, ka tas ir kaut kāds marketinga varbūt veids, bet tā mana pieredze ar cilvēkiem, kas grib pieņemties svarā, patiesībā ir daudz grūtāk pieņemties, bet to jau mēs visi zinām, nekā zaudēt svaru. Kāpēc pieņemties, tavuprāt, cilvēkiem ir grūtāk? Tie, kur ir tie saucamie skalu vāveres, viņiem jau ir kaut kas tā kā tas ģenētiskais. Protams, ja mēs sēdētu viņiem blakus caura diena, tad mēs varbūt tomēr redzētu, ka viņi ēd daudz mazāk nekā tie, kuri ir apaļīgi. Pastāsti, kā tu nokļuvi no ārsta par fitnesa treneri? Tur drīzāk ir viena kaut kāda publiska atbilde, kas būtu tāda, kā es visu pasaulē gribēju mainīt, bet tam visam, protams, fonā ir kaut kāds mans personīgās dzīves stāsts, un tas viss kaut kā kopā arī savējās. Mana pirmā profesija ir ārsts. Es gribēju būt ģimenes ārsta. Man likās, ka tādā veidā pirmkārt es kaut kā varēšu vairāk savu dzīvi kontrolēt un arī veidot tādu vidi un nevis strādāt slimnīcā, bet lai man ir tāda vide, un es jūtos, ka tieši šajā profesijā es varēšu to komunikāciju ar cilvēkiem veidot un palīdzēt tieši tādā veidā, kā es gribu, nevis kā kāds cits man ir to teicis. Un tad kaut kādus gadus pastrādājot, es jūtu, ka kaut kā nav, tu izraksti tās zāles tik daudz, un man gribējās palīdzēt cilvēkiem tajā tā kā saknē, jo lielā mērā tās zāles, ko es rakstīju, nebija tur pret augstēšanos. Tās ir šīs hroniskās slimības, diabēts, asinsspiediens, un tu vienā brīdī tā kā saproti arī apmeklējot šos kardioloģijas kongresus, tu jau sāc domāt, ir jāārstē spiediens, ir jāārstē sirds mazspēja, bet ka viņi jau sāk runāt, ka jaunam cilvēkam ir jāārstē ātrs pulss, nevis runāt par to, ka jums vienkārši jāsparto, lai sirds stiprāka vienā sitienā, viņi vairāk izgrūž, nevis jāsāk dzert zāles. Un tad man likās, es gribu tā kā palīdzēt. Tajā saknē man bija pietiekoši labs kontakts ar cilvēkiem, man likās, ka es to tā kā varētu. Bet tajā brīdī nekādā gadījumā nedomāju, ka es varētu būt fitness trenere, un tad es liecos domāt, ka tas varētu tas uzturs būt, kā es varētu. Un tad šis uzturs, es tajā laikā dzīvoju Rīgā. Es beigās izlēmu pilnībā pāriet par uzturu un tādēļ arī pārcēlos uz Rīgu, bet mana karjera būtībā neaizgāja tā, kā es vēlējos. Mans darbs nebija. Es zaudēju darbu, kura dēļ es pārcēlos uz Rīgu. Un tad man uzradās šis brīvais laiks, tā kā realizēt to sapnīt, kas man kaut kur klusi bija. Man likās, es tā kā daktara, kā es tāds downshiftings būtībā, man likās tajā brīdī. Un tad, downshiftings bija jau pazaudējot darbu, un tad es izmantoju viņu, lai iegūtu izglītību, kurš gribēju. Un šobrīd man ļoti patīk, ka es tā kā varu apmierināt sevi kaut kādu to nopietno un mazliet kaut ko tādu viegliprātīgo. Un šobrīd pašai man ir itīgi forši, ka man ir šis sēdošies darbs, un tad ir tāds, kurš var izkustēties. Tā es arī nonācu, un mani pieņēma darbā. Es dabūju šo certifikātu, un es biju nenormāli laimīga. Tā diena bija viena no laimīgākajām man pēdējā gadā, kad viņi teica, ka es būšu MyFitness darbinieks. Justīna, man ir patiesi prieks, ka tu esi MyFitnessā pie mums, un tu esi arī mani kolēģi starp šeit treneriem. Tur 5. Paldies tev. Es no savas pieredzes zinu padalīties, ka cilvēki, kuri atnāk pie manis, jau ir sapratuši, ka viņiem
ir jāsāk ar treniņiem, ar stimulu ķermenim. Viņi fokusēsies uz to, ka tā pieņemšanās svarā būs galvenokārt caur. Es no savas pieredzes zinu padalīties, ka cilvēki, kuri atnāk pie manis, jau ir sapratuši, ka viņiem ir jāsāk ar treniņiem, ar stimulu ķermenim. Viņi fokusēsies uz to, ka tā pieņemšanās svarā būs galvenokārt caur dabīgi veidotu muskuļu masu. Un man ir prieks ar šiem cilvēkiem var strādāt, jo man vismaz nav nepieciešamība viņiem mainīt šo domāšanu, ko es savukārt bieži redzu jauniešiem. Man ir konkrēts piemērs. Man māma viena zvanīja un teica, sveiki, es gribu pieteikt savu dēlu uz konsultāciju pie trenera. Es prasīju, kāpēc viņš pats nezvana. Un viņa teica, viņš šobrīd ir absolūti apņēmies pieņemties svarā, un viņš dienā 16 gadi apēd kilogramu vistas gaļas. Mums finanses atļauj, un viņam ir savā kredītkarta, un man prieks, ka viņš gatavo ēdienu, viņa teica, bet man šķiet, ka tas nav gluži samērīgi priekš viņa 52 kilogrīgā ķermeņa 16 gados. Un tad, protams, ja mēs runājam, kā tu minēji, cilvēki, kas grib pieņemties un kuriem ir grūtāk, man ir prieks momentos, kad cilvēks jau zina, ka viņš sāks ar treniņiem. Treniņš ir tas, kurš stimulēs ķermeni, veicinās adaptāciju, vienkārši pielāgošanos dzīves stilam ar dabīgi veidot muskuļu masu, un tad tur būs šīs veselība. Bet vai tev ir kāds komentārs, no ko cilvēkiem vajadzētu izvairīties, kā piemēram jaunietis manas minētajā gadījumā? Tas, ko es novēroju, ka cilvēki vienmēr izsakās, es ēdu daudz vai es ēdu maz, bet tas, ko es ritīgi novēroju, ka tie, kuri ir tievēki, vienmēr saka, ka viņi ēd ļoti daudz, un tie, kuri nāk man ar šiem liekās svara problēmām, stāsta, ka viņi neēd vispār. Kādreiz bija kad es biju tāda vairāk nogurusi no darba, man bija tā kā dusmas, man likās, ko jūs melojat. Bet tad, kad tā kā vairāk tie cilvēki iedziļinies, saprot, ka viņš patiešām tā domā, un ka tās ēdienreizes dienā patiešām arī varbūt nav. Līdz ar to tas teiciens par tām caurbirām, kamēr mēs nesēžam tam tievajam un tam apaļajam cauru dienekti klāt un neredzam to dzīvesveidu, mēs būtībā īstenībā nezinām, vai tik ļoti tā ģenētikai ir nozīmē tam dzīvesveidam. Bet tas, ka jauniešu vecumā gribās visādas eksperimentus un visu kaut ko un pārmaiņas ķermenī, tas ir tāds raksturīgs vienkārši vecuma posms, bet olbaltumvielas pārmērīgi ēst, jebkurā posmā īstenībā nav nepieciešams. Gluži kā ar jebko samērīgums būtu vēlamā pieeja. Bet no olbaltumvielām šobrīd ir tāds, ka viņas visur tiek tā kā bombītas, man liekas, cik ļoti visiem trūkstot olbaltumvielas, bet es arī to kādā no storijiem teicu, manuprāt, pētot cilvēku uzturu dienas grāmatas, izskaitot, cik tu patiešām ēd, un bišķiņ tas ir pārspīlēts. Vai tev ir trūks dārzeņu uzturē, nevis olbaltumvielas? Jā, vai tev ir kāds komentārs? Es nesenu, tas bija viens pētījums, un tur bija atsauce tikai uz vēl otru, bet pirms pāris gada desmitiem noteiktais uztura piramīdas daudzums, kur ir arī cik cilvēkam būtu veselīgi apēst olbaltumvielas un visus pārējos uzturvielas. Un šis pētījums pierādīja, ka tie dati ir minimālais iztikas, bet nav pietiekams priekš veselīga dzīvesveida. Vai tev ir viedoklis par to? Tā informācija, kura tev man ir mācīta skolā, un tas, ko mēs ar labākajiem nodomiem dodam tālāk cilvēkiem, vai mēs tiešām viņiem dodam adekvātu daudzumu, vai varbūt tomēr mēs viņiem iedodam izdzīvošanas to minimumu iztiku, bet kas varbūt nav pielāgojams aktīvam dzīvesveidam, kas varbūt atšķirās. Cik tu iesaki? Cik gramus kilogramu? Ja mēs datos runājam, tad mana vadlīnija ir cilvēkam ir 1,4, 1,6 grami. Fitnesa industrijā runā, ka ar 2 un vairāk grami. Es uzskatu, ka tas nav nepieciešams. Vadoties pēc mana klientu pieredzes stāstiem, kad viņi jūtās labāk, palielinot vairāk, un man nav tik tūkstoši daudz un tik smalka mērķa grupa, lai es varētu pierādīt, kad šis ir tas apjoms, un tas ir tas, kas cilvēku ķermenim ir vajadzīgs. Bet es esmu novērojis, ka ikdienā dodoties veikalā, iepirkties, dodoties uz ēdnīcu vienkāršo, tas, ko viņi rāda uzturu atskaitēs, no manas skatu punkta es redzu, tur vairāk ir
tauku saturs un olbaltumvielas no tā ēdiena mazāk. Tie, kas gatavo mājās, viņiem ir tīrāki produkti. Ja viņiem zivs, viņiem ir tīra zivs. Viņi būs gatavot uz pannas, krāsnī, tāpēc ar gaļas produktiem, olu produktiem. Tīra produkti, man šeit tiem problēma nav. Bet kāds, kas ieies veikalā un iegādāsies salātus ar vislabāko nodomu, es uzskatu, ka tajā brīdī viņam augsta iespējamība nesavākt šo vajadzīgo daudzumu. Kā tev? Zini, es domāju, ka varbūt bišķi atšķirās tā auditorija, ar kuru tu vairāk strādā un ar kuru es Kāda ir tavējā? Jo manējie būtu vairāk mazkustīgāki, tieši kuri būtu vairāk iesācēji vai kuri vairāk ir ar šo lieko svaru. Un varbūt tiešām, ja, tā kā tu saki, ja cilvēks ritīgi daudz sporto. 3 reizes nedēļā spēka treniņš. Vidēji. Cilvēkam normālajam, ievērojot vienkārši Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas, kas nav nekas diži, ja, ka tomēr arī tas 1,2 var būt pietiekoši. Bet es nesaku, nē, jo manuprāt, ka tas ir arī tāds kaut kas, kas šobrīd nav tā kā skaidri zināms. Jo tie riski būtu tādi, ka pārmērīgs olbaltuma daudzums var veicināt arī aknu bojājumu, gan arī kaut kādu vēža attīstību, ja nav jau tikai šie muskuļi. Līdz ar to tādā tieši veselībā vairāk tomēr runā par šo 1,2. Tā kā, ja cilvēks neiet pāri kaut kādam vidējam rekomendētajam fiziskās aktivitātes līmenim. Šajā gadījumā tā atšķirība cilvēkam, pat ja mēs ar tevi šeit runājam 1,2 vai 1,6, patiesībā uz šķīvi visticamāk tā ir cik 1/4 daļa no vistas filejas apmēra. Es gribētu teikt, ka tas, kurš ir apaļīgs, viņš ēd visas porcijas, visdrīzāk pašam nemanot daudz lielākā apjomā. Jā. Un tas, ko es izskaidīju, ka tāpēc gala beigās tas olbaltumvielu daudzums uz viņa vēlamo ķermeņa masu beigās sanāk ir pietiekoši. Jā. Un man ir tieši šie liekās svarā un apaļīgie cilvēki, ka viņi tā kā dzird vos visus sportistēs daudz olbaltumvielas, visums veikalā jāpērk ir ar paaugstinātu olbaltumvielu daudzumu. Ka ir viņa gadījumā ir nepareizi uzskatīt, ka jums ir jākoncentrējas ēst tās olbaltumus, jums ir jākoncentrējas tiešām ēst mazāk taukus, vairāk dārzeņus. Bet bišķiņi ir tā sajūta par tām olbaltumvielām, kur tik daudz runā, ka tas būs tas brīnuma līdzeklis, kas mani glābs, un tad viņi man nāk un stāsta. Bet es taču ēdu tās olbaltumvielas, kāpēc nekas nenotiek. Bet, jā, kad ir cita tā kategorija, tie, kas sporto, tiem būtu savādāk. Te varētu būt par to, ka cilvēks, ja viņam ir liekās svara problēma, augsta iespējamība viņš apēd vairāk nekā viņš ikdienā patērē. Cilvēks, kurš ir fiziski aktīvs, visticamāk viņam būs grūti būt fiziski aktīvam ar smagu uzturu. Tā vienkārši ir grūti, viņš pats sevi limitē un viņam vai nu būs slikta duša, un tas aktīvais dzīvesveids netiešā veidā palīdz izvēlēties produktus, un tad, lai cilvēkam nav vienkārši nepietiekamība uzturā, tad tur varētu būt, ka fitnesa industrija dod šo norādi, hei, vismaz seko līdz tām savām olbaltumvielām, un tad ir šie ieteikumi, bet es tev pilnībā piekrītu, ka tu fantastiski minēji, ka ja es pērku visu produktus ar olbaltumvielām, tad man būs mani maģiskie rezultāti, tā vienkārši būtu nereāla ekspektācija, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs punkts. Tas ir kaut kas, ko visi grib, to maģisko zāli, to maģisko stundu, kurā neēdīs pēc 6, viss pēkšņi notiks. Tāds nav? Hello, tev ir? Protams, ka nav. Es tikai par to pašu vienkārši izceļu, ka tas ir mīts. Netrūks arī kolēģi, kas tā uzskata, man liekas, vai to atbalsta ideju. Cilvēki, kas iesaka ēst kaut kādā noteiktā laika logā vai pēc pulkstiņiem neēst, tas ir līdzīgi kā ir aizslēgts veikals, un tur nevar iegādāties alkoholu pēc x stundām, un alkohola patēriņš samazinās tieši tāpēc ar cilvēkam, ja viņš piekop šo apņēmību, iespējams, tas ir kā risinājums. Man patīk runāt par šīm tēmām, jo es esmu par gudriem, lietpratīgiem cilvēkiem, kuri paši priekš savas ikdienas prot apzināties, ko viņiem ir un nav vērts darīt. Viņa ikdienā tad nevis kāds aizslēdz veikalu durvis un tāpēc viņi tagad dzīvo badā un kļūst veselīgāk, bet tāpēc, ka cilvēks zina, kuri produkti man ir noderīgi un kurus produktus pārdod, jo kādam tas ir bizness, bet manai veselībai nav nepieciešami pirkt šo vai to. Mums pašu pamatā par uzturu runājot, kas būtu cik 3-5 elementi, cik tu nosauki? Kas ir tas, ko cilvēkam šo podcastu klausoties pa ceļam uz mājām, ieejot veikalā, ko viņam vajadzētu iegādāties un ielikt savā grozā?
Pirmais, man ir 5 lietas, ko es gribu, lai tas, ko es viņus vispār tā kā apmācu par groziņu, un tie būtu dārziņi noteikti, ko es teiktu pirmais, ko paskatīt. Tā kā, lai cilvēki burkāns brokolis. Kukurūza nav dārzens, kartupels nav dārzens. Ok, cool. Burkāns brokolis, lēšam. Bet es mācu tieši to, ko tu minēji arī, jo šobrīd viņi dzir tās olbaltumvielas ļoti daudz, bet vispār mācēt uzturā, ka tev kaut kas šķīvi, ka tu tikai saproti, kas ir dārzens, kas ir auglis, kas tad ir šīs mistiskās olbaltumvielas parastajā ikdienas uzturā, kas ir gaļa, zīves, olas un no augu valsts dzirņu pupas lēcas, riekstiņi, un to atpazīt, 3 mēs nosaucām, un tad ir piena produkti un graudaugi. Un kad tos tā kā atpazīt, un tad tu vari kaut kā tajā dienas gaitā manipulēt, un apmēram arī tad zināt, kas nevis tikai atpazīst šīs 5 uzturu produktu grupas, bet zināt aptuvenoto porcijas apjomu dienas kopumā. Tas ir tas, ko es tā kā katram novēlētu. Un tie, kas šobrīd ir pa ceļam uz ēdnīcu pusdienu pārtraukumā, tiem es ieteiktu šie paši produkti vēlams, lai jums ir atrodami arī jūsu ēdnīcā un pēc iespējas tuvāk dabiskam, ko es esmu bieži saskāries, un es turpinu atgādināt. Cilvēks ieiet veikalā gaļas nodaļā, lai iegādātos olbaltumvielu produktu, un viņš nopērk desu. Jā. Kas ir desa? Desa ir olbaltumvielu avots. Drusku būs, varbūt, bet tur veidojas šis stāsts, ka tie veģetārieši bieži vien ir ar augstāku, labākām analīzēm nekā visādā, jo viņi galu galā neēd īstu gaļu, bet šīs tad esas, jā. Nopietni? Jā, man ir vairāk tādi veģetārieši, kuriem daudz labāks analīzes nekā... Super. Jā. Jo visādās galu galā neēd, kvalitatīvu gaļu, jā. Un tad nav tas hemoglobīns tāpat, un nav tās olbaltumvielas. Es gribu pievērsties pie tava citāta. Mēs pirmā reize, kad es par tevi sazvanījos, šī pirmā reize, kad es tevi satiku, tu teici, man apnika izrakstīt zāles. Šobrīd tu esi fitnesa treneri, bet savu karjeru tu sāki kā ārsts. Es pieņemu, ka sporta zāle esot, tu vairs neizraksti cilvēkiem un nerekomendē tik bieži zāles. Vai ir kādas citas alternatīvas, kuras tu šobrīd redzi kā risinājumu cilvēku veselības uzlabošanai un, ja ne korekcijai, tad vismaz uz dzīves kvalitāti, ja tēmē kāds? Zini kā, Kārli, piedod, bet nē, es joprojām izrakstu tās zāles. Man te brīdī tas apriebās, bet tas bija kaut kāds jaunības tāds ideālisms. Es kaut kā tagad man šķiet redzu to pasauli kā vairāk tādā kā kopumā. Ir cilvēki, kuriem joprojām būs vajadzīgas zāles, un tāpat ir kaut kāda svara kategorija, kurai es nemēģināšu teikt, ka jūs pavadiet visu savu dzīvi, zaudējot mēnesī kilogramu, un tad jūs tiksiet līdz 110, un to ir kaut kāda radikālāka lieta. Jā, tieši tā. Dzīve var būt pārāk īsa, lai to visu. Bet es vienkārši kaut kādā mērā, iespējams, to darīju arī sevis dēļ, ka es varbūt negribēju kļūt par tādu ģimenes ārstu, nezinu, kāds jums ir tas priekšstats, bet es pati gribēju saglabāt veselību, un protams, tā sākotnējā doma bija, kad man apnika izrakstīt zāles un ka es gribu visiem palīdzēt saknē. Bet, saprotat, cilvēks, kurš nav motivēts, tur nevar neko darīt. Bet tas, ko es varbūt tā kā mēģinu kaut kādā veidā, jo ar to savu piemēru. Un man liekas, ka tas ir tā kā arī būtiski, lai es nebūtu tas cilvēks, kurš tikai sēž, bet kurš arī izkustās un cenšas veselīgi ēst un caur to mēģināt arī tos savus pacientus iedvesmot. Vai tavuprāt ir viens vai vairāk vienojoši faktori? Ja, piemēram, ir cilvēks, kurš saprot, man kaut ko vajadzētu šajā dzīvē mainīt. Viņam viss liekas tik neiespējams. Varbūt tas ir kāda stereotipiska domāšana, ko tu esi novērojis, kas vieno personu, kura zina un apzinās, ka vairāk kustības ikdienā uzlabos man dzīves kvalitāti un pašsajūtu. Varbūt tas pat būs izdevīgāk, jo medicīnas izdevumi, bet liekas, ka doties un sportot, tas ir sarežģīti, grūti. Vai ir kāds limits, kas vieno šādus cilvēkus? Jā, tas ir kaut kas tāds, ko es tā kā pētu un domāju. Man tādas vienas atbildes nav, jo tajā privāti praktiski tas bija viens no mērķiem, kādēļ es varbūt gribēju šo dietoloģiju apgūt, jo man likās, ka tā man būs iespēja satikt motivētākus cilvēkus, jo pirmkārt tas jau ir tā kā maksas pakalpojums. Un man jāsaka, ka ir beigāt atšķirība tie, kas iet šajā ģimenes ārsta praksē uz šo valsts pakalpojumu. Kad tur es redzu drīzāk to, ka ir notikums, infarkts, insults, kaut kas ir noticis, vēzis, un tad tu sāc domāt atpakaļ, kā vajadzēja darīt.
Un tad es varbūt citreiz to izmantoju, ka to, pieņemsim, šodien vairāk cilvēki bija. Nu, saka, 30 gadi, 35, tiešām jūs jau dzerat spiedienu zāles, holesterīna zāles, saprot, ir kaut kas cits jādara. Un mēģinu tā kā pateikt, iezīmēt to rezultātu, varbūt, kas būs, ja jūs kaut ko nemainīsiet pēc tiem 10 gadiem. Man nepatīk nodarboties arī tādu iebiedēšanu, bet kaut kā es cenšos to apziņu aizvest, bet kas viņus visus vienot, varbūt tas, ko tu teici iepriekšējā telefonā, es ceru, ka mēs sazvinājāmies, ka, liekas, ar mani jau nekad nekas nenotiks. Jā. Savā ziņā tā ir veselīgi, varbūt dzīvot, nevis domāt, ka visu laiku ar mani kaut kas slikts notiks, bet principā, jā. Es esmu par to, ka es pieņemu, ka šodien visticamāk skatās un klausās tie, kas ir jau tuvu pilnbriediem vai pieauguši cilvēki. Un es šo nedomāju kā skarbi, bet es ikvienam aicinu būt. Esi pieaudzis cilvēks, uzņemies 100% atbildību pats par sevi. Punkts. Nevienam tu neesi svarīgs. Ir cilvēki un speciālisti, kuri var palīdzēt un tev soli pa solim vest laukā no jebkurienes, kur tu šobrīd esi. Tāpēc mēs par to runājam, un mēs tiešām varam atvieglot šo ceļu, bet uzņemties atbildību tikai vienīgi var katrs pats par sevi. Kā tavuprāt varētu veidot šo tiltiņu, jo patiesībā, lai arī kāds būtu stereotips, un es ļoti bieži to saskaros, cilvēki atnāk pie manis uz privāto treniņu un saka, bet mēs varam tā kā lūdzu pakāpeniski iet visam cauri. Man negribās šeit kļūdīties. Cilvēki atzīst, es negribētu iet sporta zālē, kad uz mani tur skatās. Un cilvēki iet iekšā un redz, ka citiem vispār austiņas virsū kaputs un ka neviens neskatās. Bet tur ārā uz ielas esot, pirms cilvēks ir ienācis, piemēram, sporta klubā un liekas, ka viņu kritizēs. Lieksies, kad kāds viņam pārmetīs. Tāpat laikā, ja ienāk iekšā kautrīgs, bailīgs cilvēks, vairumā gadījumu kāds paiet malā un ļauj viņam būt un iedod viņam vispār vietu, kur būt sporta klubā. Es nekad neesmu redzējis, ja ienāk kāds jauniņais sporta zālē, ka viņš tur būtu nelaipni gaidīts. Vienmēr, lai arī kurā zonā viņš iet, parasti cilvēks vienmēr ienāk iekšā kāds mazliet bikls un kautrīgs. Nekad viņam neviens nenaustājis priekšā vai pagrož vai rupi paskatās vai dusmīgi skatās. Vairumā gadījumu, ja ir apjucis cilvēks, vai nu treneris vai kāds, pat es esmu redzējis no džima brāļiem, tie, kas tur visbiežāk ir un pavada daudzas stundas, paprasa, vai tev vajag šo izmantot? Jo neviens negrib veidot apjukumu situāciju, neviens negrib būt kā gaidītājs uz kādu inventāru, tieši tāpēc arī cilvēki bieži ir pretīm nākoši. Es esmu strādājis tikai MyFitness sporta zālēs, bet es esmu saskāries ar ļoti, ļoti labestīgu auditoriju. Man kā trenerim ir ļoti patīkami tur strādāt. Arī tad, kad es ar savu klientu vai diviem mēs aizņemam diezgan daudz vietu, mums tur ir ērti būt, jo starp mums apkārt ir vienkārši pretīm nākoši cilvēki. Kaut arī katrs ir savās austiņās un kapucēs un dara savu lietu, gal galā mēs dodamies uz to sporta klubu un mēs rūpējamies par sevi vairumā gadījumu. Tas ir laiks sev pašam. Lai citiem arī tas patīk. Man liekas, teiks sportā, ka tas nav tāds, ka tu tieši kādu tur apsmies, bet tu tieši visos veidos centīsies arī padarīt, lai viņam arī tas tik ļoti patīk, tikpat kā tev. Tik ļoti. Tā ir kopīgi veidot vienu. Jā. Bet man šķiet, ka ministrs tā kā īpaši to šobrīd izjūta, ka tā MyFitnessā ir tik tāda superīga forša atmosfēra. Un var jau būt, ka kaut kas tomēr arī mainās no gadu, ka tomēr, tā kā es atceros, kas arī jaunāka biju, ka tu tā kā ieeja, man tomēr likās, ka tā ir tāda beigi izteiktā vīriešu vide. Bet šobrīd tas absolūti tā nav. Man tiešām liekas, ka tā ir tāda kā komūna, un kur tu jūties tāds iedrīgs. Un patiešām es arī domāju, ka tā ir vieta, kur iepazīties arī ar 60-gadīgu sievietes ieteiksu. Viņa man saka, jā, man astrologs teica, ka man vajag iziet no mājas. Es tā hello. Jā, un man prieks, ka tas ir arī tā kā Latvijā tā sāk veidoties. Es pagājušajā janvārī biju Brazīlijā. Un tad es domāju, ārpēc man likās, kāpēc mūsu seniori tā kā neiet, bet manā tā Zoltotas klubā, es nezinu, cik viņi daudz iet tur varbūt pretējo dzimumu meklēt, bet vienkārši šī komunikācija kaut vai ar draugus izveidot. Bet man ir tādi cilvēki, kas beigi pret ir šo saku. Viņš grib būt tā kā viens, bet tad uzlies tās savas austiņas, un tu esi atkal tā kā kaut kā starp cilvēkiem, bet vairāk sevi. Man ļoti patīk. Jā, pavisam noteikti. Es esmu kādreiz dzirdējis, ka cilvēki saka, ka iet uz sporta klubu tikai vienīgi, lai iepazītos.
Tā es neesmu dzirdējis, ka pilnīgi tikai tā. Tie, kas neiet ar mani kā treneri, draugi paziņo, jā, 100 punktu tu reizi, un tev tur kā trenerim tur šitā flirtē un vēl kaut ko. Es saku, varbūt es esmu tik imons un tik aizņemts ar savu darbu, ka es vienkārši neesmu redzējis nevienu sveicienu vai saucienu. Bet cilvēki ir uz turieni pavadīt pietiekami saturīgi savu laiku. Es domāju, tie, kas meklē iepazīšanos, visticamāk, viņi tikai svaipos aplikāciju, bet doties uz sporta zāli un meitenei būt apdraudētāji, ka tagad 15 džeki rindā un nelērīs vaļā. Es neesmu neko tādu. Tas te pretēja problēma. Bailes, manuprāt, nav pamatots uz šo. Kā tev šķiet, vai cilvēkam vajadzētu uz sporta zāli doties tikai trenēties priekš tā, ko tu un es kā speciālists mēs promotējam, tur veselība dzīvo ilgi un kvalitatīvi, vai tomēr arī tā izskata komponenti ir svarīga? Kā tu vari atbildēt, kas dzīvē svarīgāks, izskats vai veselība? Manuprāt, ir ļoti būtiski cilvēkam gan fiziskā, gan mentālā veselība. Un, ja vīriešus pārstāvot, tad arī vēsturiski redzams, kad ir gan alfa mēls, kurš ir vismilzīgākais, spalvainākais un barveļis. Un vienmēr arī atradīsies kāds, kas ir kā gailis viskrāšņākajās drēbēs un izskatīgākais. Un viņš nebūtu nav alfa mēls, bet arī viņš spēja pretējo dzimumu pievilināt. Un, manuprāt, tas dziļi gēnos un arī vēsturiski cilvēkiem ir bijis, tāpēc rūpēties par savu izskatu. Es uzskatu, ir pilnīgi normāli. Un kritika par to, tas drīzāk ir kādas citas personas uztvere. Par to, ko es nedaru, bet cits dara priekš sevis. Tas drīzāk ir... Tas, kā mēs runājam, ka tā sākotnējā motivācija parasti cilvēkam, man liekas, ir tas izskats, arī tas, kuram ir liekais svars. Viņš nedomā par to, ka pēc tiem 10 gadiem būs tas diabēts. Viņš varbūt tiešām beidzot apzinājies, ka viņš grib arī nevis tikpat apaļu partneri, bet varbūt kaut ko pievilcīgāku. Un tad tu sāc domāt, ka tavam izskatam tad arī varbūt ir jābūt atbilstošākam. Un, man liekas, ka, lai cik skarbs izklausītos, ka nav slikti to apzināties, jo tas atkarīgs, ko tu gribi savā dzīvē. Bet mēs kā treneri, protams, mēs priecājamies, ja viņam izveidojas arī laimīga ģimenes dzīve tādēļ, ka viņš ir iegūst to ķermeni, ko vēlas, bet, protams, droši vien mēs vairāk domājam par to veselību, vai ne? Bet, tā veselība, kā tu teici, ir viss tas kopums. Un tā veselība jau, protams, arī veidojās no šīm attiecībām, kas tam cilvēkam pēc tam veidojas ar citiem cilvēkiem. Jo vientulībā jau reti, kurš ir tā kā ļoti veselīgs. Bet es tajā neredzu neko sliktu, bet, es zinām, tur ir bišķi kaut kāda pārspīlējuma, ir tāda jauna slimība kā bigoreksija. Pastāsti, kas tas ir? Nezinu, kad ir tā kā pārņemta. Kad ir pārņemti ar tiem muskuļiem, kad vajag superlielus, un tad, protams, izmanto arī kaut kādus nelegālus līdzekļus, un kad anorektiķi skatās spogulī un sev vienmēr redz resnu, tad tas cilvēks sev vienmēr redz, ka, kaut lai kā es kačātos, ka nekā te nav, un ka vajag vēl un vēl. Un, ir tādi mazi gļuki galvā, kas var notikt. Liela daļa no cilvēkiem pamanīs un atpazīs sajūtu. Ja es aiziešu uz sporta zāli, pēc treniņa paskatīšos spogulī. Ķermenis ir tonusā. Vēderpresē liekas, ka tur jau ir kāds reljefs un ēna metās no sāniem. Rokas liksies apaļākas, dibens liksies stingrāks. Un 3 dienas sēžot un darot neko, muskulim zūd tonus un pēkšņi liekas viss progress treniņos ir pazudis. Šādos apmēros es uzskatu, ka tas ir vienkārši normāli, bet cilvēks pamana atšķirības, jo labāk cilvēks jūt savu ķermeni, labāk viņš spogulī unis, kaut arī patiesībā. Viena treniņa laikā nekas neizaug, nekas nemainās. Ir tikai vienīgi muskulis, kurš ir tonusā, un tas tonus principā 20 minūšu laikā pēc treniņa bieži vien pat jau ir samazinājies, un muskulis ir atslābis. Un, ja tu piemini šo, kad ir uz maksimumu, uz vismilzīgākajām muskuļu masām cilvēks tēmē, ja kāds par to satraucās, kad kādreiz tā notiks, mans vienīgais aicinājums ir cilvēkiem trenēties veselīgi un trenēt dabīgu muskuļu masu. Jo dabīgā veidā to ir diezgan grūti pārspīlēt. Es nezinu nevienu, ne džeku, ne meiteni, kurš pēkšņi pēc 4 mēnešu treniņiem ir pamodies un vienkārši ir tādas rokas. Un, ja, piemēram, meitenes izmanto argumentu,
Es zinu, sensitīva tēma, kad vīrietis runā par to, ko meitenei vajag vai nevajag darīt. No. Bet, ja meitene saka, ka man nevajag celt tos svarus, jo man ātri aug muskuļi, man liekas, ja tas ir šis te fenomenālais gadījums, un ja tu šobrīd zini, ka tev meitene vai sieviete ļoti ātri aug muskuļi, piezvani jebkuram uzturbagātinājumu uzņēmumam vai laboratorijai, nodod savu DNS, viņi būs gatavi par miljoniem pirkt tev īpašo gēnu, ja tev tik tiešām aug muskuļi. Visādi citādi tas nenotiek tā, jo, ja, piemēram, ir redzams kāds atletisks cilvēks, mums iepriekšējais viesis Mārtiņš, viņš ir daudzu gadu pieredze. Nu jā, viņš ir liela izmēra džeks, bet viņš ir trenējies gadu 10. Nekad nevajag sevi salīdzināt pirmajā gadā vai 2 ar kādu, kurš sistemātiski priekš tieši tā mērķa trenējies. Es saviem cilvēkiem vienmēr kā mierinājumu saku, ja tavs mērķis nav trenēties ar vislielāko muskuļu izmēru, tev tas nedraud. Tas ir ļoti grūti un sarežģīti. Tam ir jāiet ļoti, ļoti sistemātiski pieeja, tāpēc tas cilvēkus neapdraud. Bet nē, es nebiju to dzirdējis, kā atgādini vēlreiz tas vārds. Bigoreksija. Tā kā anoreksija, tas ir bigoreksija. Bet, zināmā, jā, tu tā kā pieminēji to, kas arī es esmu dzirdējis, jā, ka negribu meitenes celt svarus, jo tad izskatīsies vīrišķīgas. Tas, laikam, tā kā es domāju, vairāk, jo tu uzdev to jautājumu, veselība vai izskats. Un tajā izskatā ir tās modas tendences. Ne? Mēs zinām, kaut kad īstenībā arī bija modē sievietes ar lieko svaru, tās Rubensa un tā. Ja? Un man šķiet, ka šobrīd, bet to man kaut kad teica, tas jau sen, ka bija arī laiks, ka bija ļoti modē šīs anorektiskās, un ka tagad ir šie tā kačātie augumi modē, vai varbūt jau kādu laiciņus, varbūt kaut kas paliec garām, bet kad tieši ir tā tendence kaut ko uzskačāt, un tad tie ir daži tādi kaut kādi, kuriem ir aizgājis tajās pārmērībās. Bet, jā, varbūt īstenībā šī modas tendence ir iemesls, kādēļ varbūt tomēr svaru zālē pēdējos gados var redzēt arī vairāk sievietes. Es ticu, ka mainās arī paaudzes un domāšanas, jo, manuprāt, uzskats par to, ka sievietei nevajadzētu celt neko smagu, nāk no mazliet jau vecvecāku paaudzēm, jo tas nozīmē, ka sievietei nevajag celt neko smagu, bet ko tad viņai vajag darīt? Sēdēt mājās, gatavot ēst, audzināt bērnus, mazgāt drēbes, mazgāt trauksmi, vēlreiz to pašu, bet tikai necelt neko smagu. Tad, beigās es celt to savu bērnu uz viena sāna. Un savelc muguru un nesaprot, kāpēc dzīve ir tik grūti un tāda tumsonības domāšana. Cilvēkam ir vienalga no dzimuma. Ir skelets, ir muskuļi, ir locītavas, un tas viss ir paredzēts priekš kustībām. Un, ja mums pilsētā dzīvojot nav tāds kustību daudzums, kā bija alu laikmetā, dodoties vienmēr ogot vai medījot, tad mums šī aktivitāte vienkārši savas izdzīvošanas ir kā veids ir nodrošināms sporta zālē. Bet tā PVO rekomendācija par tām svariem, kas man vienmēr liekas, ka bišķi sarežģīti, ja taisa to privāto treniņu, īstenībā viņi ir tikai iziet 20 minūtes 2 reizes nedēļā cauri visām muskuļu grupām priekš veselības. Un pārējais pa virsu, jā, tas būs veidot šo reliefu, bet tādai, ja mēs runātu, bet to jau var daudzi neizdara, tad, jā. Vai ir kāda norma, cik daudz cilvēkam ir kāda vadlīnija, kur tu zini teikt, cik daudz man ir nepieciešams trenēties vīrietim un vai sievietēm, lai man būtu laba veselība un es saglabātu savu vienkārši dabīgo ķermeni, tādu, kādu es esmu piedzimis, un lai būtu parūpējies. Saki vairāk, bet es saku to minimumu šobrīd kā receptē. Man ir tas, ka saku 150 minūtes taisiet to, lai būtu šis vidējs intensitātes kardio. Un 2 reizes nedēļā 20 minūtes pilna ķermeņa spēka treniņu. Un tad arī saku, tā ir veselības tabletīte. Tas nav par šo reliefu šobrīd, bet apvienojot to ar 5 uzturproduktu grupām, tas ir tas, ko es iesaku. Pilna ķermeņa spēka treniņš. Vai tu nosauki pāris piemērus, kā to vizualizēt? Katrā ziņā, lai mēs izietu cauri tām kājām, sēžai, vēdera presē, rokām, mugurē, krūtīm. Lai tas viss būtu tā kā izgājis cauri. Tādas programmas, mēram arī. Vai gumija ap ceļiem ir kā spēka treniņš?
Piemēram, iestiepta sānis gumija apceļiem. Mēs varētu tur apsvērt, kad kāda muskuļa tur ieslēdzās kājām. Jā. Okay. Mana vadlīnija, ko es parasti dodu cilvēkiem, ir, ja tu vēlies, lai tavs spēka treniņš un pretestība ir adekvāta, lai šo kritēriju izpildītu, ja tu to vari atkārtot vairāk kā 20 reižu, visticamāk, priekš tevis tas ir par vieglu. Ja tu vari 20, tad tu vari arī 40. Ja tu vari arī 40, tad, ja kāds tev dusmīgi stāv, tu vari vēl atkārtot. Tāpēc, ja tu jebko vari izpildīt 20 reizes vai vairāk, ņem nākošo vai vingrinājumu grūtāku pretestību, tad tiešām tu pielietosi spēku. Ja tu starp 10-20 reizēm vari sasniegt to muskuļu nogurumu, protams, nejūt. Spēkams arī izmanto šo kritēriju tieši, tas ir, jo pieņemsim tajās pašās rekomendācijās patiesībā stiepšanās un joga, kas ļoti daudziem patīk, nav iekļauta šajā veselības formulā. Bet tur skaidrojums būtu īstenībā daži cilvēki, kuri veic stiepšanos, un viņiem, vai tos jogas vingrinājumus, viņi iespējams arī jau tur sasniedz savus kaut kādus limitus, ka tas jau pietuvinās šim spēka vai kardio treniņam, jo citam vai neapsēžoties, pieceļoties kājās jau vien pulss uzkrīt. Bet pa spēku tad būtu šis kritērijs, ko tu minēji, tas reižu skaits, un pa kardio daļu, tad mēs to pulsu skatāmies. Pulsam, protams, veselības norādes droši vien ir tā, lai cilvēki, ja viņam nav pulsometrs, tad vadlīnija ir spēt arī uzturēt sarunu slodzes laikā. Pareizi mēs domājam? Kā tev ir? Man patīk. Tomēr es beigi noscinājis, ka man tā sarunas spēja var būt ļoti atšķirīga. Jā. Es viņu beigi nemaz savu pūlu nevaru tā sakurāt. Protams, kad es esmu skatījusies un zinu, kā es jūtos, kad man tur ir zaļais un dzeltenais, tad es to atpazīstu laika gaitā, bet man nepārāk patīk tā rekomendācija. Un īpaši tiem, kuriem strādāt ar tievētājiem, man ritīgi gribās zināt to pulsu. Kad es gribu, lai tās minūtes ir tās 150 minūtes, lai viņas būtu tajā 60, 70. 150 minūtes liekas tik viegli savākt. Jā, bet tajā ikdienā, kas visiem ir, ka tev jāpelna tā nauda, jāmaksā kredīts, tas viņi neatrod. 5 dienas pa 30 minūtēm. Bācis Kārlis tagad atgriezos ģimenes ārstu praksē janvārī. Es vispār nezinu, kā lai es kaut ko vēl paspēju. Tu runāts, kā mēs sportojam tikai tu. Tad tev kā trenerim arī ir grūti ierasties uz visiem treniņiem? Pareizi, tā ir. Tu arī janvārī atsāku pilnu. Nē, es arī esmu cilvēks, pilnīgi noteikti. Jā. Man ir tieši visā spektrā. Man ir tieši tāpatās, lai arī cik forši es saplānotu savu ikdienu. Gadās, kad saslims meita, notiek apstākļi, un es kādu no saviem treniņiem izlaižu. Ieteikums, ko es ikvienam dodu, kad ir sīkums, ja tu vēlies katru otro dienu doties uz treniņu, tad nedēļā tu varētu apmeklēt 12 līdz 15 mēnesī. 12 līdz 15 treniņu. Ja mēnesī sanāk 10 treniņi, arī tas ir gana labi. Izpildīt 80% no tā, ko tu esi apņēmies, ir pavisam normāli. Cilvēkam dažreiz izdodas visu gadu 100% nodzīvot bez slimības vai bez simptomiem. Bet, ja man ir aizlikts deguns vai iekaisis kakls, tas ir normāls iemesls, lai šodien izlaistu treniņu, atkoptos un pēc 2 dienām dotos slodzē. Jo mēs neesam roboti, mēs esam cilvēki, mēs esam ietekmēti ar tik daudz dažādiem faktoriem. Tāpēc aicinājums cilvēkiem vienmēr ir domā ilgtermiņā, pat ja tas šodien liekas, ka nav gluži spēki, fine, šodien izlaidi, bet apsoli, ka tad, kad šī problēma būs atrisināta, tad tu dodies un turpini. Tik vien. Jā, tas ir tāds beigi triki atkal ar to izlaišanu, ka tu vari kaut kādu, ir par tiem ieradumiem arī pētīts, ka tu vari kaut kādu vienu reizi izlaist, bet tu izlaidīsi 2. reizi, 3. reizi beigais risks, ka tu neatsāks pieturēties pie tā. Ir ļoti stingrām robežām jābūt novilktam katrai personai pašam sev. Kas ir tie apstākļi, kuros es atļauju? Tas nav nogurums īsti. Nogurumam tā slimība varētu būt, un īstenībā arī šīs tā, ja ir iepriekš pārmērīgi alkohols lietots, bet nogurums īstenībā nav. Tas būtu sevi, tas bieži iemesls, kādēļ cilvēks, man liekas, izlaiž treniņu, bet tu jau pēc tam viņu pārvari. Bet es atceros, kad es par to skaitu teici, mani beigi pārsteidza, es sāku intensīvāk tiešām sportot pēc 2. bērna piedzimšanas. Un, ka man fizioterapeiti arī teica, kas man mainīja ritīgi domāšanu, likās, ja es 1 reizi aiziešu nedēļā, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un kad tu saproti, ka tā nav, kad arī tas ir liels solis no tā, kad ja tu
Protams, tas nav tas, ko mēs gribētu, bet tas var būt ļoti labs solis arī priekš tevis aiziet vienreiz nedēļā. Tas tāpat būs daudz labāk nekā, un lēnām tev tas iepatiksies, tu adaptēsies, un tu arī varēsi visas tās, visu to, ko tu gribētu, vai ko treneris iesaka, vai ko tā Pasaules veselības organizācija iesaka. Ir ok sākt arī vienu reizi, varbūt pat daudz labāk sākt ar vienu reizi, nekā uzreiz sākt ar 3 un 5, ar ko tu sevi vienkārši nobeigsi un radīsi varbūt vispār riebumu pret sportu. Jā, pavisam noteikti. Man bija veca muguras trauma, un ik pa brīdim viņi man liek atkal nogulties uz gultas un pāris dienas paņem pauzi. Un tad, kad es atsāku, es parasti nevaru noturēt normālu slodzi, tā kā es parasti. Foršos apstākļos es varu vismaz stundu un vairāk. Šobrīd, tā ir šī nedēļa, es dodos katru dienu un 20 līdz 35 minūtes. Es izpildu 2 līdz 3 vingrinājumus, ne vairāk. Bet es to daru katru dienu. Katru dienu es nenogurstu. Un kāds varētu domāt, ko tu tur dari? Protams, kad manam ego liekas, es vispār nepārvietoju ne hanteli, ne kaut ko es vispār tur daru, kāda jēga. Es jūtos maziņš un es jūtos vājš. Bet es zinu, ka šī un nākošā nedēļa kopā man dos iespējams pat 10 dienas summā, kur es būšu izdarījis. Ja es saskaitītu visas šīs minūtes, es pavadītu daudz vairāk laiku, nekā ja es dotos savas 3 reizes nedēļā. Es iegūstu 2 nedēļās daudz vairāk, un pēc tam var palielināt slodzi. Ja kādam liekas, ka ja man nav bijis labs treniņš, kur pēc tam kājas nevar pavilkt un ir bijis vēmiens, jebkur, nezinu, pa ceļam miskastē sporta zālē bija vienam jaunietim šādi. Tad tas nav bijis labs treniņš. Nē, tas nav pain, nav gain, tas ir vecs un noiets mīts. Tev vispirms ir jāvar to treniņu savu režīmu izdzīvot ilgtermiņā. Ik viens var sevi piespiest armijas režīmā, visu cīņu ar miniekiem, tur cita pieeja, bet ik viens var sev piespiest kaut ko izdarīt uz ātru izaicinājumu 30 dienām, bet es pieņemu, ka cilvēks vēlas dzīvot vairāk kā 30 dienas. Un tad priekš tā ir jādomā, ko es varu darīt šonedēļ, lai man nebūtu riebums to darīt arī pēc gada vai vairāk. Ļoti forši, ka tu šā padalījies, jo man liekas, ka tu kā treneris tāda autoritāte, tad visi domā, ka tu tur non-stopā. Es vienmēr stāvu blakus, spēru ar kājām pa grīdu un kliedzu cilvēkiem virsū. Vienmēr. Visiem. Es esmu visskarbāk. Nē, tie ir joki. Dažkārt cilvēkiem tas ir pārsteigums, kad atnāk pie privātā trenera, arī pie kolēģiem. Un viņi saka to, ka man bija ritīgi bail. Man likās, ka man te klieks virsū un rādīs tā kā tajos Hollywoodas video, ka tur šitāds ir privātais treneris un viņš ir barbers. Izrādās privātais treneris arī cilvēks, kuram dažkārt ir traumas un dažkārt sanāk izlaist treniņus. Tas ir iemesls, kāpēc mēs strādājam cilvēkiem, kāpēc mēs saprotam cilvēkus un kāpēc mēs varam kādam panākt pretī un būt blakus, lai iet cauri šim te nezināmajam tumšajam mežam pa ceļu, lai arī cik varbūt kādam liktos neiespējams sasniegt regulārus treniņus. Ik viens, kurš ir uzsācis, vairumā gadījumu to ir arī spējis izpildīt. Tāpēc es laikam aicinātu tik vienam, kas klausās vai varbūt, ja zina kādu no paziņu loka, kuram šis podcasts varētu būt noderīgs, tad aizsūtīt linku vai vismaz pāris fragmentus no šī padalīt. Varbūt mēs varam kādam palīdzēt. Justīna, liels paldies, ka atnāci uz sarunu. Es ceru, ka daudziem cilvēkiem mēs būsim palīdzējuši vismaz atvērt skatu uz pasauli vai varbūt nedaudz pamainīt domāšanas veidu. Paldies, ka skatījies un klausījies. Šī bija MyFitness podkāsta Bez svariem 2. epizode. Tiekamies nākošajās epizodēs. Atā!